Vakar, otrdien, 11. martā, tirgi atkal turpināja krist, bet bija akcijas, kas bouncēja pat pa 3 vai līdz pat 10%. Vai tas varētu būt signāls, ka ir sasniegts akciju tirgus dibens, vai tas tomēr bija short squeeze? Ļoti daudzi runā, ka tirgus ir tik daudz kritis, ka tas ir tā kā atvilkta gumija, kurā brīdī var atlekt un būt ātrs snapback V-shaped recovery, kas ir arī iepriekš redzēts. Un ir daudzi sapirkuši ļoti daudz tos put opcijas uz tirgus kritiena, kuri spēlē, un ka kādā brīdī tam ir jāatkoriģējas, jāatlic atpakaļ, jo viņiem vajag coverot tās opcijas. Šobrīd tirgus indeksi krituši Nasdaq apmēram 13%, S&P kaut kāda 8% apmēram, kas ir diezgan līdzīgi kā daži kritieni 24. gada augustā, kad bija Japānas carry trade, vai 23. gada rudenī. 8–9% apmēram, bet ir bijuši lielāki kritieni kā 21. gadā, kad bija Fed sāka celt likmes, tad 24% nokritās tirgus, un 18. gadā, kad bija līdzīgi Trumpa tarifu kari ar Ķīnu, tad arī tirgus nokrita pa 22%. Kaut kas līdzīgs. Šogad S&P kritiens pa aptuveni 9% varētu likties, ka tas nav nekas traks, tie nav tie 20–25%, bet ļoti daudzas akcijas, īpaši saistītas ar AI, ir kritušās pa 30–50%, piemēram Tesla, tāpēc sajūta ir it kā būtu kritiens kādus 20%. JP Morgan savās aplēsēs pacēla recesijas varbūtību no 30–40%. Kāpēc varētu būt neliels bounce? Ir 3 iemesli. Viens ir ļoti daudz put opcijas sapirktas, otrs ir, kad lieli apjomi pēdējās dienās tirgoti, kas parasti ir tirgus pašā apakšā, un arī liels kritiens, apmēram 10%, kas arī prasītos pēc bounce. Pats slavenais investīciju čempions Mark Minervini kā savus put opcijas short pozīciju samazināja uz pusi, liekas, vakar. Smieklīgi bija, ka Trumps palīdz Elonam pārdot Teslas sadzītas, visas Teslas pie Baltā nama. Lielās finanšu iestādes BlackRock vadītājs rakstīja vēstuli Trumpam ar domu vecīt neaizraujies ar imigrantu deportēšanu, savādāk nebūs cilvēki, kas novāc ražu, nebūs ko ēst, nebūs kas mājas renovē un būvē. Un lūk, februāra inflācijas dati, skatīsimies, kas šodien notiks tirgū.